Šajā filmā es pastāstīšu, kā es savam kemperim nomainīju jumta kondicionieri. Man īsti nepatīk šis te kondicionieris, kas īstenībā nav kondicionieris, viņš ir tāds kā gaisa mitrinātais, gaisa dzesētais, Viesa Holiday 2. Viņš to gaisu pataisa mitrāku un varbūt pa kādiem 2, 3 vai 5 grādiem samazina. Bet gribētos viņa vietā uzlikt normālu kondicioniera siltumsūkni, kuru varētu gan dzesēt, gan sildīt. Un par cik te ir 3 kW tas invertors, būtībā es varu droši ņemt uz 220 voltiem, tā lai būtu kompresors uz 220 voltiem un normālu kondicionieri. Nu, ir pienācis liktenīgais brīdis un sākšu ņemt šo te kondicionieri Viesa Holiday 2 nost. Tas truma kondicionieris garāks, nu, cerams, te saies, un viņš, man liekas, ka bišķiņ šaurāks bija. Te ir 27 zvaigznīte, tad otrā pusē būs arī 2 skrūves. Kā bija tas latviešu sakām vārds, ka nav kazai piena, ta nav. Es atskrūvēju vaļā to Viesa Holiday 2 kondicionieri un skatos, ka viss tur absolūti sauss iekšā. Un es nemeklēšu defektu, kurā vietā, kādēļ tur sūknīts varbūt nedzina to ūdeni augšā vai kas pa lietu, un neremontēšu viņu vairāk. Pirms kādiem 5 gadiem es viņu atskrūvēju, skatījos, jā, tur viss kārtībā, ūdens tecēja, filtrs bija slapšs. Tagad sanāk, ka viņš strādāja vienkārši kā ventilatora režīmā. Tas nav nekāds kondicionieris, vienkārši jumta ventilators. Un tagad palika 4 skrūves, kas tur pašu kondicionieri. Te tā skrūve tur. Viss. Nu, tas ir tāds masīvs metāla rāmis, kas to kondicionieri tur no apakšpuses. Tā veco kondicionieri es noņēmu, pārmērīju lūku, viņam tiešām 40 x 40 cm standarts, ļoti labi. Un tagad ar jauniem kondicionieriem līdzi tāds te šablona papīrs uzliku virsū un izskatās ļoti labi. Saules paneļu stiprinājumam te netraucē, un tur tajā pusē ir radiostācijas antēna. Arī netraucē, lūkai netraucē, šim te saules panelim, kas labajā pusē arī nē. Nu, viss izskatās diezgan cerīgi. Nu ko, ir pilna laime. Atnāca dēls palīgā, uzsēlām mēs viņu. Nemaz tik smags nebija, kaut kādi 20 vai nedaudz virs 20 kilogrami. Ja tā padomā, tik viegls un tad tik superīgs pēc tiem parametriem. Te pēc tā izmēra viņš ir garāks nekā tas vecais kondicionieris, bet nekas netraucē. Un es jau pa milimetriem vēl iebīdīšu, kā vajag. Sākumā ar to papīra šablonu. Te tādu uzliku virsū. Vecā lūka bija 40 cm. Šim šablonā arī uzzīmēts 40 cm. Uzliku virsū. Sapratu, ka viņš tur labi iegulēsies. Tā radiostācijas antena netraucē, saules panelis būs šeit. Kaut gan teikts, ka jābūt ir 10 cm līdz kaut kam, bet ja viņš pūtīs kaut kādu karstumu, tad viņš pūtīs zem saules paneļa. Nu tā. Nezinu, būs tas labi. Nu ko, tagad uz milimetriem te jāiebīda, bet nu ļoti labi. Augstuma ziņā augstāks viņš nemaz nav, svara ziņā viņš nemaz tik briesmīgi smags nav, priekšējā lūkai viņš netraucē. Tātad tas ir siltumsūknis, kurš var ne tikai kā kondicionieris strādāt, kā jaudīgs kondicionieris, bet arī kā sildītājs. Es tā apmēram to vāciņu uzliku, 220 voltus pievienoju vienkārši rozetē, iespraudu iekšā. Un ilgi bija plus 25 grādi uzlikti. Tagad es atnācu, uzliku 30 grādus. Uzliku 30 grādi. Patēriņš ir tikai
Nu, 950 vati, 90 ampēri iet no 4 akumulatoriem. Nu, tas 90 pat viens varētu mierīgi izturēt. Un tā temperatūra, cik te ir 24 grādi. Viņš sen bija piebraucis apskatīties toreiz. Nu, čau. Atbraucām mēs uz kempingu Sniedzes, Daugmales pagas, vai Tomes pagas, Tomes pagas, kaut kas pabraucām garām Daugmalei un tad bija. Un no šosejas pabraucām mazlietiņi nost, kādi 800 metri, un te smuki Daugavas malā kempings. Atbraucām tādēļ, lai labs laiks ir, bet arī, lai izmēģinātu to jauno uzlikto jumta kondicionieri. Un 2 dienu laikā es noņēmu veco Viesa Holiday 2 kondicionieri. Faktiski viņš pat nebija kondicionieris, viņš bija tāds gaisa mitrinātājs, dzesētājs. Viņu noņēmu nost un uzliku Truma, Aventa, Komfort 2. paudzes. Un faktiski labi, ka to iepriekšējo kondicionieri noņēma nost, jo kā attaisīja vaļā, viņš pilnīgi sauss iekšā tur bija. Kādreiz, kad mēs tikko kemperi nopirkām, nobraucam kādus 3 gadus, un tad es pamanīju, te ņemoties pa tām elektrisko schēmu, kad nepareizi pieslēgts relēs, kas ieslēdz ūdens sūkni. Pašā sākumā bija tā, ka mēs kādus 3 gadus vispār viņš strādāja ventilātoru režīmā. Pēc tam to es sataisīju, tad pirms kādiem 5 gadiem attaisīju vaļā, tur viss kārtībā bija ūdens tecēja, bet tagad viņš absolūti sauss bija. Labums tam kondicionierim vecajam bija tāds, ka viņš tērēja apmēram kādus tur 68 vai 70 vati laikam bija. Tas nozīmē, ka strādājot kondicionierim un ja spīd saule, tad tie saules paneļi pilnībā viņu var uzturēt. Šis te jaunais ir būtībā viņš ir siltumsūknis, viņš var dzesēt gan sildīt, tā sildīšanas un dzesēšanas jauda bija kaut kādi 2,5 kilovati, īsti neatceros cik, bet elektrību viņš tērē gan dzesēšanas, gan sildīšanas režīmā apmēram 4 ampēri pa 220 voltiem. Tas nozīmē zem kilovata faktiski. Un ņemot vērā to, ka mums kemperī ir 3 kilovatīgs invertors un akumulātori kemperī 12 voltīgi ir apmēram 1400 amperstundas, kopā ar piekabi ir apmēram 2000 amperstundas, kas pārējot no kilovatstundās ir kādi 30 kilovatstundas. Dažam labam cilvēkam mājās nav tik daudz 30 kilovatstundas, bet tā kā tas nozīmē, ka to darbināt gan to jumta kondicionieri, gan leduskapi no 220 mēs varēsim diezgan droši. Tad, kad es jau biju pārskaitījis naudu par šo te Truma Aventa Komforta modeli, es sāku vēl tur skatīties internetā un izrādās, ka viņš ir domāts kemperiem no 7 metri uz augšu. Viņu redz tajā? Es nezinu, to kondicionieri es pagriezīšu pēc tam. Viņš ir domāts no 7 metri uz augšu, tik lieliem, bet mūsējiem ir 6 metri 23 garums. Tā kā viņš iznāk gandrīz vai ar jauda ar rezervi. Un īstenībā priekš šī te 6 metri 23 garā būtu bijis labāk Truma Aventa Compact Plus, kas viņš ir līdz 7 metriem. Labi, būs mums rezervi. Bet vienalga, kad cēlām augšā uz jumtu, dēls palīdzēja viņu uzcelt un ļoti viegls likās. Kādi 20, nedaudz vairāk pa 20 kilogramiem.
Tas labi, nepalielinās svaru daudz. Tas vecais bija smagāks? Vecais bija bišķi vieglāks, viņiem bija kaut kādi, es no galvas nepateikšu, bet vienalga viņš salīdzinot tādu citiem modeļiem, citu firmu ir daudz vieglāks. Nu, lūk tā, ka viņš ir dzesē un silda. Vēl kas interesanti. Tad, kad vajadzēja viņu pievienot, viņiem būtībā, lai viņš strādātu, tur vajadzēja pievienot tikai 220 vai 230 voltu maiņsprieguma vadi un zemējums. Tā kā 3 vadi, un visu viņš spējīgi strādāt. Ka ņēmu nos to veco Viesa Holiday 2, tur bija kādi, vismaz 20 vadi plus tādi entie kabelīši, plus ūdens saurule, tur tik sarežģīti tas viss bija. Nu tā, labi, te atdusīs zivtiņa pagaidām. Paši nezvejojām, bet Jā. tematiski. Pilnīgi laimīgi kemperisti man šķiet ir tad, ja viņi spēj tā apstāties ar kemperīti, lai šeit pa durvīm un pa šitiem priekšējiem logiem būtu ainavas skats. Kempīgiem vajadzētu prasīt papildus maksu par tām vietām. Kaut gan tā arī ir. Slovenijā tajā kempingā bija. Pirmajā rindā bija Cena atkarīga no vietas, kurā vietā stāvam. Un arī vēl vienā vietā tur pie jūras, arī pirmajā rindā bija dārgākas cenas pie jūras. Nu, labu apetīti. Labu apetīti.